Piezemosimies lūgšanas pantā: neej garām, dārgais Jēzu. Āmen. Priecājos jūs no sirds visus sveicināt šajā svētdienas rītā Mateja Baptistu draudzes dievnamā, un Jēzus Kristus vārdā sākam šo dievkalpojumu, lai viņa klātnība un svētība ir ar mums katru vienu, gan šeit, gan arī tur, kur mēs esam, arī kā daļa no šī dievkalpojuma. Un to iesākot, lai vienojam savas sirdis, dziedot kopīgu dziesmu no dziesmu grāmatas, un tā ir 149. 149. Par godu Dievam viļņo mūsu dziesma, un mūžam jauna atskan prieka vēsts. 149. Oh
esam atkal tā kunga vārdā kopā šajā svētajā dienā, augusta pēdējā svētdienā. Un mūsu Mateja draudzei šis aizvadītais augusta mēnesis, vienā vārdā sakot, bija ļoti bagāts mēnesis, jo bija daudz un dažādu notikumu. Augusta mēnesī bija 2 nometnes mūsu draudzē, jauniešu nometne un svētdienas skolas nometne, kurā vienmēr var atkal pa jaunu sadraudzēties, iepazīt viens otru, kurā var būt kopā ar dabu un kurā arī mācījās labāk pazīt savu kungu un Dievu. Aizvadītajā mēnesī, proti pavisam nesen, mūsu draudzes korim bija arī kāda brīnišķīga izdevība. Pavasarī, ja jūs atceraties, draudzes koris pateicās Dievam par 125 darbības gadiem. Un tieši aizvadītajā nedēļā korim bija kā tāda jubilejas dāvana dot izdevību 1 nedēļu viesoties Zviedrijā. Viesoties pie mūsu māsām un brāļiem, mūsu māsu jeb sadraudzības draudzēs. Un tā koris pavadīja šo nedēļu gan esot Stokholmā, gan Örebro, Göteborgā, Nešē un vēl citās vietās. Un no kora bija 68 cilvēki, un tā bija liela, tā var teikt, delegācija, jeb liels koris. Un atkal šeit tikai īsumā varu sacīt, ka šis ceļojums bija ārkārtīgi Dieva svētīts. Un jebkurā vietā mēs sajūtām lielu Dieva mīlestību, lielu rūpi, gādību un žēlastību no viņa ļaudīm par mums. Kors no sirds ir pateicīgs par šo iespēju Dievam un pateicīgs arī draudzei, kura paturēja to savās aizlūgšanās, un tāpēc arī tas tik svētīgs šis ceļojums bija. Un šajā rītā koris arī dziedās draudzes vidū kādus no dziesmām, ko koris dziedāja arī dievkalpojumos un koncertos Zviedrijā. Nākošajā nedēļā sāks skola, un atkal mūsu mazie un lielie bērni dosies uz skolas gaitām. Citiem pirmo reizi, citiem jau atkārtot. Un tomēr pēc vasaras brīvlaika tas ir atkal ar satraukuma un mazliet nedrošības pilns laiks. Mēs esam pateicīgi, ka vakar visu dienu mūsu mazos bērnus, un arī ne tikai mazos, varēja safrizēt un sapucēt, un ka mūsu draudzes māsa Agita un Inga un Dina visu dienu ņēma un grieza matus un frizūru, lai mazie skolnieki būtu smuki un skaisti skolā. Arī tā ir kāda ļoti mīļa kalpošana, par ko esam pateicīgi. Bet šajā rītā mūsu vidū ir mūsu Latvijas Baptistu draugu savienības ģenerālsekretārs, mācītājs Ilmārs Hiršs, kurš aizvadītajā mēnesī bija ļoti tālu prom no mums un arī no dzimtenes. Viņš piedalījās Vispasaules Baptistu savienības kongresā Argentīnā, un pat cik atradās Dienvidamerikā, tad arī viesojās pie latviešiem Brazīlijā. Un arī šajā rītā, dzirdot Dievvvārdu vēsti, mēs dzirdēsim arī par kaut ko redzētu un piedzīvotu šajās tālajās zemēs. Bet es gribu vēl kaut ko sacīt par mūsu draugu savienības ģenerālsekretāru. Jūs jau ziniet, ka aizvadītajā laikā Dievs skāra viņu arī caur smagiem pārbaudījumiem un varbūt bija jāiet cauri grūtībām. Un tomēr Dievs labu dara, ko darīdams. Un tā šajā rītā mēs pirmo reizi varam sveikt draudzes vidū mācītāju Ilmāru Hiršu kopā ar viņa dzīvesbiedru Dzintru Krugali, kur ir mūsu kora dziedātāji un tepat jau arī vidū sēž, jo tikai pirms 2 nedēļām viņi noslēdz kristīgu laulību. Un mēs no sirds pateicamies, ka Dievs viņus atkal īpaši uzlūkoja un dāvāja mīlestību, un lai Dievs sveitī šo turpmāko dzīves ceļu kalpošanā, draudzēs un viņa darbā mūsu dzimtenē. Lai Dievs sveitī, ka esam šajā rītā kopā, un lai Dieva svētais gars ir tas, kas mūs visus vieno un uzrunā.
savas sirds un ceļus locījuši, lūgsim Dievu. Mūžīgais un varenais debesu Tēvs, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā mēs pazemīgi Tavā priekšā tuvojamies. Debes Tēvs, mēs no sirds pateicamies par aizvadītajām dienām un dzīves laiku, ko Tu esi piešķīris mums katram vienam, mūsu ģimenēm, draudzei, Kungs, arī mūsu tautai. Debes Tēvs, mēs pateicamies par to, ka Tavu svētība bija arī vasarā, arī šajā aizvadītajā mēnesī, par to, ka varēja bērni un svētdienas skolnieki būt kopā sadraudzībā nometnēs. Kungs, ka Tu biji arī ar jauniešiem viņu nometnēs. Mēs īpaši, Kungs, pateicamies par Tavu žēlastību korim aizvadītajā nedēļā ceļojumā Zviedrijā. Kungs, tās bija brīnišķīgas un neaizmirstamas dienas, un pateicos, Kungs, par Tavu sargāšanu un par Tavu vadību, un par to, Kungs, ka mēs varējām sajust arī zviedru māsu un brāļus, Kungs, patiesi kā vienas ģimenes locekļus un piederīgos. Kungs, mēs pateicamies par visu, ko Tu mums dzīvē piešķir un dāvā, par dienām saulainām un arī, Kungs, lietainām, bet apzināmies, ka viss, ko Tu dari, tas, Kungs, mums par labu nāk. Un sveitī, Kungs, šajā rītā, kad esam kopā šeit dievnamā, sveitī, Kungs, tos, kas ir mājās, kas ir slimi, vientuļi, Kungs, kas ir dzīves nastu un problēmu nospiest, Kungs, kas meklē atrisinājumu kādām sasāpējušām dzīves problēmām. Kungs, dod, lai Tavs gars caur Tavu vārdu, caur dziesmām, lūkšanām mūs visus aizskar un uzrunā, un, Kungs, dod jaunu prieku un jaunu vēlēšanos mums dzīvot un Tev kalpot, Tev piederēt, un, Kungs, arī Tevi reiz satikt mūžībā. Par visu Tev mūžīgam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam garam mēs pienesam godu, slavu un pielūgšanu. Āmen. Amen.
Dāvājam savu uzmanību svēto rakstu lasījumam. Lasam no Bībeles 40. psalmā, no 2. līdz 6. pantam. Lasam līdzi arī savās līdzpaņemtajās Bībelēs 40. psalms, no 2. panta sākot. Es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bība un viņi sāks ticēt tam kungam. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu, kas nepievēršas lepniem, nedz tinas ar melkuļiem. Lieli ir tavi darbi, kungs, mans Dievs, ko tu mūsu labad esi darījis, un diženas ir tavas svētības pilnās domas pār mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt. Āmen. Pirms dziedam visu kopīgi nākošo dziesmu, vēl kādi daži paziņojumi. Tūlīt pēc dievkalpojuma ir draudzes diakonu sēde, kā arī draudzes padomu sēde pirmdien pēc vakarā. Kā parasti mūsu dievkalpojuma Mateja draudzē notiek svētdienās, 10 no rīta un nākošu svētdien. Tas ir dievkalpojums ar svēto vakarēdienu. Savukārt sestdienās 6:00 ir jauniešu dievkalpojumi. Nedēļas dievkalpojumi ceturtdienās 7:00 vakarā, lūkšana un aizlūkšana, svētbrīži otrdienās 6:00 vakarā un pirmdien 10:00 no rīta. Tad vēl ir kāds paziņojums, proti, ka otrdien no rīta dievnamā no 9 līdz 12 vecie ļaudis varēs saņemt ābolus. Šis ir, liekas, ābolu gads mūsu dzimtenē, bet ne visiem ir dārzu un ne visiem ir arī iespējas tos iegādāties. Un tāpēc tiem, kam atkal ir, tie ir šeit uz draudzi tos atnesuši, un otrdienas rītā ik viens, kam nav, tos varēs saņemt. Un tāpat, ja jūsu dārs ir nesis kādu bagātu ražu jeb svētību, jūs droši to varat atnest šeit uz dievnam, un tad arī mēs to varētu padalīt tiem ļaudīm, kam atkal savukārt ir trūcīgā, jeb kam nav tādas iespējas. Bet tagad, lai
dziedam kopīgi 518. dziesmu grāmatās un dziesmas laikā, lai piedalāmies ar mūsu labprātīgiem ziedojumiem, mūsu kalpošanā Dievam un saliekam ziedojumu draudzes darbam un Dieva darbam, ko varam šeit kopīgi veikt. 518. dziesma. Steigsim kalpot tam kungam, jo darba vēl daudz. Kristus pats savā vīnkalnā strādāt mūs sauc. 518.
pateicamies par to, ka Tu mums ikdienas dāvā visu nepieciešamo, gan maizi dienišķo, gan apģērbu un pajumti. Kungs, ka mums ir arī iespējas strādāt, un, Kungs, vēl vairāk pateicamies par Taviem apsolījumiem, ka Tu esi solījies gādāt un rūpēties par ikvienu no saviem bērniem. Un, Kungs, pateicamies arī par to, ka varējām salikt šo ziedojumu, Kungs, no brīvas sirds, lai atbalstītu un, Kungs, ar to kalpot Tavam darbam. Kungs, sveitī vienu patiesu devēju, un, Kungs, dod, lai pēc Tava labā prāta tas tiek arī izlietots. Tāpat, Kungs, mēs lūdzamies, lai Tava žēlastība un sveitība ir un pavada arī mūs tālāk, gan laicīgi, gan garīgi. Āmen. Soģu grāmatas 7. nodaļa, no 1. līdz 7. pantam. Gideons jozās agri no rīta, un līdz ar viņu devās ceļā visa karotāju saime, kas bija pie viņa. Viņi uzcēla savas teltis pie Haroda avota. Un tas kungs sacīja Gideonam: tev ir pārāk daudz karotāju pie tevis, lai es varētu nodot Midjānu viņu rokā.
Un tāpēc lietas tagad saukt visai tautai dzirdot sacīdams: kas baidās un kam ir bailes, tas lai griežas atpakaļ un steidzas prom no Gileāda kalna. Un tā no tautas griezās atpakaļ 22,000, bet palika 10. Bet tas kungs sacīja Gideonām: vēl ar vienu ļaužu ir par daudz, noved tos lejā pie ūdens, tur es tos tev izlasīšu. Ik viens, kas ar savu mēli laks ūdeni tā kā suns lok, to novieto par sevi, un tāpat ik vienu, kas metīsies ceļos, lai dzertu. To skaits, kuri bija lakuši no savas rokas mutē, bija 300 vīru. Un tas kungs sacīja Gideonam: ar šiem 300 vīriem es jūs gribu izglābt. Kungs Dievs, mēs lūdzam, esi tu mums klāt un runā šajā rītā atkal uz mūsu sirdīm. Āmen. Es šorīt gribētu jums ļoti daudz ko pateikt, bet man ir kādi ļoti stingri rāmji, un tas ir televīzijas dievkalpojuma rāmji. Kādus mirkļus gribu domāt par nolasīto notikumu? Midjānieši ir ienākuši Izraēlas zemē. Viņu pārspēks ir milzīgs. Gideonam izdodas savākt tikai 32,000 vīru. Tas ir ļoti maz. Bet viņš dodas cīņā. Un šajā cīņā, tāpat kā mūsu garīgajā cīņā, ir divas puses. Viena ir tā, ko dara Dievs, un otra ir tā, kas ir jāpadara mums pašiem. Katrā lietā paliek kaut kas tāds, ko Dievs neizdara, ko viņš nevar izdarīt, kas ir jāizdara mums. Un par Gideona karaspēku mēs lasām divas lietas, ko viņš darīja. Vispirms, viņi jozās agri no rīta. Liekas, tas nav nekas liels. Tas nav nekas īpašs, bet faktiski tas ir ļoti daudz. Nevienam vairs nebija miera. Nevienam vairs nebija patikas sēdēt, atpūsties, noturēt kādas garas apspriedes. Dedzība. Viņu sirdis mutuļoja un kūsāja uz priekšu cīņā pret ienaidnieku. Tas nekas, ka mēs esam maz. Mani mīļie, cik daudz cīņas mēs esam pazaudējuši, nemaz cīņu neuzsākot. Tikai tāpēc, ka mēs par šo savu lietu nedegam. Mēs diskutējam, mēs apspriežam, mēs strīdamies par dažādiem atziņu jautājumiem. Tā vietā, lai mēs degtu, lai celtos un sāktu cīņu, lai celtos un vienkārši kaut ko izdarītu. Tur, kur darbojas Dieva gars, tur vienmēr notiek tā, ka sirds iedegās priekš Dieva darba. Aizdegtas sirdis. Tas ir tas, kas mums trūkst. Bet tā ir mūsu daļa. Tas ir tas, pēc kā mums ir jāizstiepjas. Vai mēs to redzam šodien mūsu valstu vīros? Šo dedzību par savu lietu. Nē, mēs redzam Saeimas zālē garlaikotas sejas, snauduļojošas acis un avīzes. Nav šīs dedzības. Viņi jozās agri no rīta. Tā ir pirmā lieta, ko māca mums Gideons. Otrā lieta. Viņi uzcēla teltis pie Haroda avota. Ziniet, ar visu dedzību Gideons ir gudrs karavadonis. Austrumu zemē tās ir lielas briesmas attālināties no ūdens avota. Un tad cīņas deksmē, ja viņi ir par tālu aizgājis karaspēks, karavīri var aiziet bojā no slāpēm. Šīs divas lietas ir nepieciešamas kopā. Arī mūsu garīgajā dzīvē. Dedzība un palikt pie ūdens avota. Mēs zaudējam daudzas cīņas, tāpēc, ka dedzībā esam uzsākuši. Un tad šajā karstumā, šajā dedzībā, mēs esam attālinājušies no patiesā ūdens avota.
Kur ir mūsu tauta šodien? Es gribu teikt, daudz tālāk no patiesā ūdens avota, daudz tālāk no Kristus, daudz tālāk no Dieva, nekā tas bija atmodas laika sākumā. Un mēs gribam kaut ko panākt. Mēs gribam, lai mums ietu labi. Kur mūsu dedzīgajā cīņā un kur mūsu darbošanās deksmē ir palicis Kristus? Vai mēs esam pie ūdens avota savā personīgajā dzīvē? Vai mums ir degoša sirds? Un vai mēs tajā pašā laikā paliekam pie ūdens avota? Tā ir mūsu daļa. Palikt pie ūdens avota. Palikt pie Kristus. To mums māca Gideons. Viņš ir gudrs karavadonis. Un tad nāk otrā puse. Ar visu savu gudrību Gideons saprot, ka viņš ir izdarījis visu. Un tomēr ar to nepietiek, lai uzvarētu. Un tāpēc viņš izšķirās ļaut būt par karavadoni Dievam. Izšķirošais vārds būs Dievam. Dieva cīņā mēs neesam karavadoņi. Mēs esam tikai ieroči viņa rokās. Gideons to ir sapratis. Kā ir ar mums? Vai mēs arī ļaujam Dievam kaut ko darīt? Būt par karavadoni? Vadīt cīņu? Kur ir palicis Dievs tavā dzīvē? Kur ir palicis Dievs mūsu tautas dzīvē? Mēs bieži esam viņu aizmirsuši. Mēs paši strādājam, mēs paši cīnāmies, mēs paši gribam labāku nākotni uzcelt. Un piedzīvojam zaudējumus. Tāpēc, ka esam aizmirsuši Dievu. Esam aizmirsuši, ka šai darbošanās cīņā ir divas puses. Tas, kas jādara mums, un tas, ko dara Dievs. Ja mums iet grūti, ja mēs nevaram uzvarēt, ja mūsu tautai iet grūti, varbūt vienkārši mēs neļaujam darboties Dievam. Mēs esam viņu nostūmuši pie malas. Mēs paši esam kļuvuši par Dieva cīņas karavadoņiem. Gideons to saprot. Viņš ļauj Dievam darboties. Bet, ja tas, ko dara Gideons, mums liekas loģiski un saprotami, tad tas, ko sāk darīt Dievs, tas cilvēka prātam ir pilnīgi neskaidrs. Tas liekas atžgārni un neloģiski. Nu kā tad tā? Tev ir par daudz karavīru. Jau tā pārspēks ir milzīgs. Un Dievs saka, vēl par daudz. Jāredzat, pie Dieva mainās vērtību skala. Tas, kas ir vērtīgs cilvēka acīs, tas Dievam nav nekas. Cilvēka kvantitāte Dieva acīs nekam neder. Un Gideona piemērs mums rāda, ka Dieva matemātika ir pilnīgi savādāka nekā mūsu. Tev ir par daudz karotāju. Katrs karavadonis cenšas taču savākt pēc iespējams vairāk karavīru. Dievs ir dīvains karavadonis. 22,000 viņš ļauj aiziet. Nevis aizdzen, bet ļauj aiziet. Ja tev ir bailes, ja tu ar vienu aci skaties visu laiku atpakaļ, tu vari iet. Tu vari izšķirties, kurā pusē nostāties. Vai mēs arī iesim projām? Šaubīgos Dievam nevajag. Svārstīgie viņam neder. Klibotāji ar abām kājām var iet. Un aiziet 2/3. Liekas, nu ir viss kārtībā. Karaspēks ir attīrīts no šaubīgajiem.
Nē, vēl ir kas. Un Dievs saka, vēl par daudz. Mūs vienmēr aizrauj masas. Un mums liekas, ka tur, kur ir pūlis un masas, tur ir arī patiesība. Dievs domā savādāk. Viņam ir vajadzīga kvalitāte. Un ir vēl viena pārbaude. Ko tad nu Dievs izvēlēsies? Tos stiprākos, tos, kuri labāk runā, kuri labāk vicina zobenu, tos spējīgākos. Nē, tos, kuri laks ūdeni no rokas. Tas nozīmē, ka derīgi būs tie, kuri kājās stāvot, ar savu roku smels ūdeni un dzers no savām plaukstām. Tie būs visgatavākie, tie būs visderīgākie. Nevis tie, kuri nomitīsies ceļos, iekārtosies ērtāk uz atpūtu. Tie nav gatavi. Vai mēs nepazīstam ļaudis, kuri grib cīnīties Dieva karapulkā, bet kuri grib savu mieru, savas ērtības, savu patiku? Tie neder. Tikai tie, kuriem ir nedalīta sirds. Tikai tādi, kuri ir gatavi visu sevi, savu mieru, savas ērtības un savu patiku upurēt. Tie der Dievam. Vai šodien ir tādi ļaudis? Gatavi visu upurēt. Vai jūs nepārsteidz šī proporcija šajā stāstā? 32,000 un paliek 300. Tikai 300. Mani mīļie, kurā grupā mēs piedaram? Droši vien visi, kas esam šajā dievkalpojumā, un daudzi no tiem, kas mūs dzird šajos 32,000. Bet tālāk? Vai mēs esam varbūt tajos 22, kuri pagriežās un aiziet? Varbūt tajos 10,000, kuri tomēr paliek pie Dieva? Bet vai visiem mums nebūs jāsaka, tālāk mēs netiekam? Mēs gribam savu mieru, mēs gribam savu patiku, mēs gribam savas ērtības sekošanā Dievam. Kaut ko, protams, priekš Dieva. Pavisam mēs neatsakamies, pavisam prom mēs neejam, bet savas ērtības mums arī vajag. Kurā grupā mēs esam? Mēs visi esam ieaicināti šajos 300. Dieva mazo skaitļu noslēpums. Ar šiem 300 Dievs paveic brīnišķīgas lietas. Ar mazumiņu. Dievam nevajag daudzumu. Ar maz ļaudīm viņš var paveikt lielas lietas. Bet viņam vajag ļaudis, kas jostos agri no rīta, kas degtu, kas savas teltis celtu pie ūdens avota. Ziniet, un tas ir tas, ko es redzēju sava ceļojuma laikā Brazīlijā. Ja es ar vienu teikumu gribētu to raksturot, tad man būtu jāsaka, es tur iepazinos ar Dieva mazo skaitļu noslēpumu. Man ir grūti kaut ko jums pastāstīt. Vispirms jau tāpēc, ka mans čemodāns vēl kaut kur gaisā lido, es viņu neesmu saņēmis. Un diez vai arī kādreiz redzēšu. Bez tam mūsu laiks mūs spiež. Es nevaru pastāstīt visu to, ko es redzēju. Brīnišķīgo šīs zemes dabu, eksotiku. Bet es gribu dažus vārdus tomēr pieminēt par šo zemi, kuru sauc par Brazīliju. Tā ir arī zeme, kuras vārds ir daudzu latviešu mutē vēl šodien. Un tas ir saistīts ar latviešu baptistu izceļošanu uz Brazīliju.
īpaši par izceļošanu 1922. gadā. Un mēs daudzi droši vien esam lasījuši Jūlija Lāča grāmatu Mūža meža maldi, kur šī izceļotāju dzīve Brazīlijā ir aprakstīta ļoti kariķētā un ķengājošā veidā. Daži no jums varbūt ir redzējuši televīzijā kino režisora Lāča kunga nu pat uzņemto filmu Ticības ceļš. Arī šajā filmā ir manāma cenšanās atrast šīs izceļošanas negatīvās puses. Un faktiski pati filma neko nepasaka par autoru attieksmi pret šo problēmu. Un mēs, 3 no mūsu dzimtenes, bīskapa vietnieks mācītājs Andrejs Šterns, mūsu māsu apvienības vadītāja Līvija Lāma un es, mums bija iespēja savām acīm redzēt šo zemi, savām acīm apskatīt vietas un runāt ar šiem ļaudīm. Gan ar tiem latviešu baptistiem, kas uz Brazīliju izbrauca pagājušā gadsimta beigās, gan arī redzējām tos, kuri reliģisku motīvu vadīti, savas ticības es uzsveru un ne materiālu apsvērumu dzīti ieradās tur 1922. gadā. Tādu bija kopā ap 2000 cilvēku. Mēs redzējām viņu pirmās nometnes, redzējām pirmo kapsētu, redzējām vēlākās palmas un vārpas nometnes. Tikāmies ar vēl dzīvajiem no 1922. gada ieceļotājiem un, protams, ar daudziem viņu pēcnācējiem. Ziniet, es nevaru pateikt, un es negribu to uzņemties, vai šī 1922. gada latviešu baptistu izceļošana uz Brazīliju bija kļūda vai nē. Es nezinu, vai tas bija labi vai slikti, bet es zinu ko citu, un es esmu pārliecināts par to, jo to es redzēju. Tas, ko šie izceļotāji ir izdarījuši Brazīlijā un Bolīvijā, ir lielākais, ko latviešu kristieši jebkad ir paveikuši misijas laukā. Dievs ir lietojis šos ļaudis, lietojis par svētību tai tautai un tai videi, kur viņi ir bijuši. Mēs mūsu ceļojuma laikā atkal un atkal redzējām draudzes, kuras ir dibinājuši latviešu baptistu izceļotāji. Protams, daudzās draudzēs šodien vairs nav latviešu. Tās ir brazīļu draudzes, tur viss notiek portugāļu valodā, bet pamatā tām ir bijis latviešu darbs. Mēs redzējām Rinkonas misiju Bolīvijā, Mūža meža vidū. Vienīgā satiksme ar šo vietu bija maza 6-vietīga lidmašīna, kura pieder šai Rinkonas misijai. Tikai pats nepieciešamākais tika pievests ar šo lidmašīnu. Viss galvenais tika ražots tur uz vietas. Pārtika, tur ir ap 1000 loku. Uz visām pusēm 100 kilometru mūža mežs. Un šajā vietā, šajā mūža mežā, gandrīz 50 gadus atpakaļ ienāca 11 latviešu izceļotāji. Lai meklētu savu labumu, lai apmierinātu savas materiālās tieksmes ar tiem mūža meža palmu augļiem? Nē, lai nestu evaņģēlija vēsti indiāņu ciltī. Pirmie 2 no šiem misionāriem, no šiem latviešiem tika nonāvēti. Tagad tur ir draudze.
Tagad man bija iespēja sludināt šajā indiāņu cilts dievkalpojumā. Šajā apmetnē ir ap 400 indiāņu. Tur ir skola priekš gandrīz 300 bērniem no 1. līdz 8. klasē. Skola, kas ir pazīstama un atzīta visā Bolīvijā ar savu kristīgo un morālo līmeni, bet arī ar praktisko zināšanu līmeni, ko tur dod. Un skolas beidzēji tad kļūst par tādiem maziem misionāriem, kas izklīstot par visu Bolīviju, nes tālāk evaņģelija vēsti. To, ko viņi ir sadzirdējuši šeit, Bolīvijas mūža mežā, latviešu dibinātā Rinkonas misijā. Šo darbu jau gandrīz 40 gadus vada māsa Ruta Jansone. Dieva mazo skaitļu noslēpums. 11 cilvēki iegāja šajā mūža mežā, bet viņi jozās agri no rīta, viņu sirdis dega. Viņi palika pie ūdens avota, pie Kristus, un viņi ļāva Dievam vadīt šo darbu. Ar maz cilvēkiem Dievs dara lielas lietas. Dievs ir svētījis šos izceļotājus, viņu dedzīgo nodošanos misijas darbam. Ziniet, un es domāju, to vajadzēja parādīt šajā filmā, kurai ir tik daudz sološs nosaukums Ticības ceļš. Dievam ir vajadzīgi ļaudis, kas ir viņam nodevušies, kas jostos agri no rīta, kas savas teltis celtu pie ūdens avota, kas aicinātu Dievu par vadoni, kas ļautu viņam strādāt caur sevi. Un tad viņš darīs lielas lietas. Gan mūsu dzīvēs, gan mūsu draudzēs. Tad viņš darīs lielas lietas mūsu tautā. Tāpat kā viņš to ir darījis tālajā Brazīlijā. Mēs katrs varam tāds būt. Mēs katrs varam būt šo 300 vidū, kurus pēc visām pārbaudēm pats Dievs atzina par derīgiem. Mēs ne tikai varam tādi būt, mēs esam aicināti par tādiem kļūt. Lai Dievs mūs svētī šajā rītā un vienmēr. Āmen.
Dievs tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Dievs tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Dievs tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Āmen.